tajā brīdī es sēžu tajā lidostā, dzeru savu kafiju un tāds. Es reāli smējos. Es skaļi viena pati smējos. Jo gadu iepriekš dodoties uz Boloņu, parakstīja man viens treneris, augsta līmeņa treneris, spāņu speciālists, spāņu izlases galvenais treneris, kurš arī ieradās uz 2 dienām, aizbrauca mājās, un mēs esam atkal pie sasistas silas meklējot jaunu treneri. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti bufetē. Liels pēļķis, tumšs vakari, bet arī spožas svecītes un sarkanbaltsarkani karodziņi pie mēteļa atlokiem. Latvijā tojās valsts svētku laiks. Pašmāju sporta faniem tas šodien solās būt ļoti dāsns, jo kēdas, slīdas, bučus šņorēs nacionālo izlašu spēlētāji gan hokejā, gan basketbolā, gan futbolā. Īstenībā uz brīdi mazliet samulsām arī mēs ar Jāni. Jā, mēs ar Allažu atapīgo Jāni Anšvicu pat mēs samulsām, ko šai situācijā darīt, bet sapratām, ka nevarējām palaist garām iespēju paaicināt Latvijas pagājušā gada labāko basketbolisti, vienu no tādām izteiktām Latvijas izlases līderiem, droši laikam var teikt arī vienu no pasaules sieviešu basketbola labākajām snaiperēm. Kitija Laks ir mums studijā. Sveiki, Kitija, prieks tev redzēt. Labdien, labrīt, labvakar. Prieks šeit būt. Novērtēt. Tiešām mēs novērtējam, ka tu esi ieradusies, ņemot vērā, ka laikam iebraukt Latvijā sezonas laikā tā ir diezgan liela privilēģija. Sanāk arī kāda Ziemassvētka vai Lieldienas, vai tas ir tikai izlases spēļu pārtraukuma tās vienīgās iespējas? Pēdējā laikā tie ir tikai izlases pārtraukumi. Nedēļu 2 reizes gadā, reti, kad sanāk Ziemassvētki. Ja kādreiz iedod Ziemassvētku, tad, protams, arī esmu Latvijā uz svētkiem, bet tā bieži nesanāk. Bet joprojām ir tā, ka Rīga ir tā vieta, kur tev ir mājas sajūtas. Ņemot vērā, tomēr kā 11 gadus, tomēr jau aizskrēju pasaulē, diezgan daudz gadu pagājuši. Tu brauc kā uz mājām šeit? Jā, Rīga ir. Latvija ir mājas, vienmēr šeit ģimene ir uzaugusi, esmu šeit, šīs ir mājas. Vispārējais, kur spēlē, ir vairāk kā darba vieta, atpūtas vieta vai kaut kāda citādākiem nosaukumiem iet. Klausies, jaunais cikls sākās ar tādu skarbu treniņu. Lūk. Kas notika? Mēs nesaucam personas kodus, ja? Kura tā bija? Nē, esmu apvainojusies, viss kārtībā. Spēles asuma, spēles situācija. Tā notiekās. Tā tad nopietna gatavošanās. Klausies. Tā izskatās. Man teica, ka sāpīga diena vai vakars TTT rindās 12. klasē tev beigās nogādāja Dienvidu Floridas Universitātē. Jā, salauz degunu. Salauz deguns. Noveda līdz aizbraukšanai uz Amerikas vizītē. Tev esot bijuši jau 12. klasē pietiekami daudz piedāvājumi no klubiem Eiropā, un tu neko uz to Ameriku īsti netaisījies. Es gan tā neteiktu. Nebija nekāda man dižie piedāvājumi, nebija nekāda superzvaigzne, kurai būtu visi ceļi vaļā. Bet uz Ameriku tu nevēlējies īsti? Vienu brīdi vēlējos. Vidusskolas sākumā bija jābraukšu uz Ameriku. Vidusskolas vidū bija tāds, varbūt braukšu uz Ameriku. Vidusskolas beigās bija, nebraukšu uz Ameriku. Salauz degunu, aizbraucu uz Ameriku. Parādījās brīvs laiks. Tieši tā parādījās iespēja. Pirmā vizīte bija Mēneštatā. Jā. Tur bija augsts. Tas, ja nekļūdos, bija februāris. Jā. Un tad jūs ar māmu Elitu nobraucāt lejā uz Tampu? Jā, mēs tā tieši no pašas augšņas, pašu lejiņu aizbraucām. Pasauļoties. Pa sniegu pabrist un pēc tam pasauļoties. Tu tikko teici, ka tās vietas, darba un atpūtas vietas ir pietiekami daudz. Tampa, Kaiseri, Turcijā, Stambula, Skijo, Boloņa. Kur tev vislabāk ir paticis? Grūts jautājums. Mēs pa vietu, pa laikapstākļiem, jau pa laikapstākļiem. Man tā būtu, kur paēst, kur cilvēki, kāds gada laiks, jo Tampā pret Meinu februārī var būt labāk, bet Tampā jūlijā, augustā tur vairāk jāmeklē viss telpas, kur ir kondicionieri labi. No katras vietas ir kaut kas, kas tiešām ir kā palicis. Visur, kur es braucu, spēlēju, dzīvoju, mācos, kaut kas ir tāds palicis, kas tiešām kā neaizmirstam. Vai tie ir cilvēki, vai tās ir, nezinu, vietas, jebkuras atmiņas.
Vienmēr arī, kad satiek jauns cilvēks, kaut ko viņi no manis iegūst, kaut ko es iegūstu no viņiem. Tādēļ nav tāda vieta, kas nekādu mūžā vairs tur neatgriezīšos. Nav tāda vieta arī, kur es uz dzīvi esmu pārvākusies. Tā arī nav šobrīd vēl iznācis. Pēc laika apstākļiem loģiski, ka Tampa, Florida. Viens gada laiks, visu cauru gadu. Un, man liekas, tie 4 gadi, ko es tur pavadīju, vienkārši es pieaugu. Aizbraucu kā tikko vidusskola, tikko pabeidzu skuķis, un tu kaut kā pieaudz. Man liekas, tas arī ir tas laiks, kad tu sāc saprast, kas tu esi, kas tu vēlies būt. Un mans viss process izvērtās ļoti, ļoti pozitīvi. Dienas beigās to novērtēju pozitīvi, gan ar iegūto izglītību, gan ar veidu, kā es spēlēju, kā man ļauj spēlēt, un kā es sev varbūt arī pierādīju daudz tālāk no mājām, un lai tas tā kā atpeldētu arī uz mājām, tas, ko es sasniedzu tur. Un vispārējie tie jau bija profesionāli klubi tur. Tas jau no vienas puses, protams, saucās darbs, bet es to iekšēji neizjūtu, ka tas ir darbs. Tā ir mana sirdslieta. Tev tāpat kā Ingmāram, viņam arī it kā saucās darbs, bet viņš arī neizjūt, ka... Pilnīgi atpūšos, jā. Jūs tur skuķis, bet nebija jau tā, ka tu aizbrauc tur tāda maziņa nobijusies. Tev uz to brīdi jau tu biji TTT spēlējis, tu biji izlasē debitējis, tu biji Eiropas čempionātā debitējis jau. Tu uz Floridu brauc ar tādu jau pārliecību, ka tu brauc kļūt par profesionālu. Tu atgriezīsies no turienes kā profesionāli basketbolists, vai tu brauci diezgan daudz laikam tomēr brauc pēc izglītības, un tad jau varbūt skatīsimies, es sekošu papīram, nevis. Man personīgi izglītība bija tā otrajā plānā. Nevis otrajā plānā, loģiski atzīmes bija labas, vispārējais, ka jau arī mamma to var pastāstīt. Bet tas bija basketbols. Man vajadzēja sev pierādīt, ka es varu spēlēt augstā līmenī, kad es gribu spērt to nākamo soli. Un, ka es, kā iepriekš teicu, uzreiz ielikt profesionālā sportā augstā līmenī, kādā es gribētu spēlēt. Es pēc vidusskolas nebiju gatava, man nebija tāda iespēja. Pat ja ļoti gribēju, vai arī redzēju sevi kaut kur, man nebija tādas iespējas. Primāri skaties, kāda tur ir basketbola komanda, nevis, kādas tur ir izglītības atsauksmes. Tik, cik man informācija bija, kas bija ļoti minimāli, diemžēl. Tagad man liekas par laimi meitenēm, puišiem, protams, visiem, kas brauc uz Ameriku, mācīties un spēlēt, viņiem tā informācija ir daudz vairāk. Un es priecīgi, ka varbūt tajā arī esmu es palīdzējusi. Kaut kā uzliekot to mūsu valsti, tās mūsu izlases, mūsu top spēlētājs arī uz kaut kādas mapes, uz kaut kādas kartes basketbola ziņā un atverot kaut kādas paplašot durvis vaļā arī citiem. Tik, cik man informācija bija, tikai arī es sapratu. Bet trāpīja? Es trāpīju, jā, tajā vizītē, par kur mēs runājām. Man Dienvidu Floridas komanda spēlēja ar Yukon, ar top komandu. Un es redzēju Briannu Stuartu, es redzēju liels spēlētājs, pret kurām es būtu spēlējis 2-3 gadā. Un bija tāds, jā, tas ir tas, ko es gribu. Tas ir labākā komanda koledžu basketbolā, ar kuras var sacensties. Ja pāris solīši atpakaļ, tad skaidrs, ka tev nebija lēmts kļūt ne par volejbolisti vai, galda tenisisti. Tev bija tātad basketbolists tētis Jānis, mamma Elita, 6 gadus vecākais brālis Mārtiņš, pagalms, bruģis, gros un ar prieku kā varēja tur kaut ko aizmest, tādu sāka mest pa turīni. Tā laikam bija. Ir laikam kaut kādas lietas, ko es neatceros tik ļoti, bet tas gros vēl joprojām pie mājas ir. Jau novecojis, 20 gadus vecs pieļauju. Bet jā, pavadīju tā savas vasaras un man patika. Neviens nespied. Mamma nedzina pirms brokastīm iemest 100 sodu metienus. Tā arī gluži nebija. Klausies, mēs par taviem gadiem neko nedrīkstam teikt. Tos pirmos soļus varbūt neatceries, bet varbūt atceries pirmo treniņu nometni. Tur bija 95. gada puikas, un iespējams katru bet lielākai daļai neizdevās puikām tevi apspēlēt 1-1, vai to atceries? To gan es atceros, cik dusmīgi mamma bija uz puikām. Biju pie viņas nometnē, neatceros vairs kur. Bet atceros, ka 1-1 mēs vienkārši treniņā nolūkos spēlējām 1-1. Gadu vecāku puikas, kāds man bija vecums, nezinu, 10 gadi varbūt, 12. Nezinu. Neatceros vairs, bet jā, es atceros, ka mamma bija dusmīgas puikām, kā viņa kārtīgi viņiem iekšā ieda un sabaļā uz viņiem. Es tā višķi lepna.
īsti nezināju, vai lepoties, vai man tā kā slikti izjusties, ka es puikas esot labi jutusies. Tas ir tev motivācija, jau tas bija tas brīdis. Nezinu, kā tā ir pagalmā, jo skaidrs, ka Mārtiņš ir 6 gadus vecāks, un tur grūti, tur tie citi brāļi ir tuvāk. Bet, kad tu to savu vecumu, plus mīnus, es varēju apspēlēt, tā tev esot bijusi tāda laba motivācija visu turpināt. Tā tas viss sākās, jā. Tā runājot ielās. Tā runā, ka tā esot sācies, jā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Par ko nerunā brāli, es spēlēju, mēģināju kādā, jebkādā vecumā. Jānis jau teica, 6 gadi tomēr ir diezgan liela starpība. Man liekas, 2 vasaras atpakaļ, vai pagājušo vasaru mēs metienu sacensību. Kaut kā tur driblīši šitā tā, un jāiemet tik un tā, mēs bijām zālē 2 tā. Un atkal tu biji ļoti priecīgi, vai viņš bija priecīgi? Es vienmēr esmu tāds priecīgs. Klausies, pārmaiņām mums tad pienāca visām tām labajām lietām, pienāca 18. gada 16. novembris, un tad tā atkal nebija tāda priecīga diena. Nebija 15. Manā kladē 15. Bet varbūt Latvijā jau bija 16. pienācis. Jā, varbūt, jā. Novembra vidus. Jā. Trešā spēle 4. sezonā. Jā. 5 gadi pēc dažām dienām. Tas nebija labi. Jā. Nebija forši. Mēs tavā krēslā sēdēja Artūrs Žagars. Vai tu tagad izjūti pozitīvo, kas nāca no tā riebīgā gada, no tā saņemšanās, vienalga no tām, no tumšā, bez tā, ka tas ietekmēja iespējamo draftu, iespējamo to tavu labāko gadu, iespējamo, vai ir vispār kaut kas tas pozitīvs, kā tu tiki no tā ārā? Kā jau teicu, 5 gadi, jā, 5 gadi. Ilgu laiku, man liekas. Es nezinu, vai tagad esmu tikusi tam pāri, bet ļoti ilgu laiku tam arī netiku pāri, jo es atceros to brīdi, es atceros to epizodi. Man vēl joprojām telefonā ir video, kā viss notika. Ir tā, ka visa dzīve pazibēja ar acīm, visi drafti, visas tās cerības, jo tā ir mana pēdējā 4. sezona, tā ir mana komanda. Tie ir mani rekordi, tie ir mans viss, jo es biju uz Viļņa atbraukusi no pasaules kausa arī izlases, kurš arī nebija varbūt izdevies, bet iedeva tādu papildus kaut kādu enerģiju, motivāciju, kad šis ir mans laiks. Man jāiet kaulā un jāizdara visu uz maksimumu. Un bija skumji, bija daudz asaru, daudz puņķu, daudz emociju, daudz tiešām negulētu nakšu, sāpju. Viss tas negatīvais, tas bija tas gads līdz kaut kādam brīdim, kad atkal vairāk es varēju darīt, jo tas viss man ievilkās ļoti ilgs, jo tā trauma nebija tik vienkārša. Bet, ja tā es skatos apakaļ, tā tam bija jānotiek. Visiem nesmukumiem ir jāiziet cauri. Tas padarīja kaut kādā ziņā varbūt man mentāli noturīgāku. Iedeva kaut kādu papildus grūdienu, pie kā man pašai ir jāstrādā vairāk, ka ir vairāk ar galvu tomēr jādomā, cik daudz es strādāju. Jo kaut kādā brīdī bija varbūt aizgājis ciet man širms, kad es tik varu strādāt, es varu tik darīt, un fiziski es visu tagad varu, bet kaut kādā brīdī ir jāpiebremzē sevi. Varbūt tas bija labākais, kas varēja notikt ar mani. Varbūt tam bija jāiziet cauri, un šobrīd es jūtos lieliski. Nav tā, ka es skatos to uz kādu pārdzīvojumu, bet tiešām kā pieredzi, kurai es izgāju cauri un kas tiešām padarīja mani par lielāku cilvēku. Jo es iemācījos daudz vairāk par sevi. Man basketbols tika atņemts uz vairāk kā gadu. Un es iemācījos, kas es esmu kā cilvēks, kad nav tikai basketbols dzīvē. Vai tu sajūti arī tos bez ģimenes cilvēkus apkārt, jo pēc vairāk kā gada tu TTT Kraklā atgriezies atkal? No malas likās, ka gan Amerikā, gan skaidrs Latvijā daudz cilvēku tev vēlēja labi palīdzēt visu, ko var. Ka nav runa tikai par Kitiju Laksu, ka tur apkārt tev katrs. Tā, man liekas, kāda laba sajūta atgriezties vispirms TTT Kraklā, un tad tas pārējais ceļš, ka mēs jau tur uzskaitījām. Turcijas pilsētas, Itālijas pilsētas. Jā, tas atbalsts, kas man bija, tiešām tu sāc saprast, kas ir tie tavi cilvēki, kas ir tas tavs apkārtējā vide, kuriem tu vari tiešām
uzticēties, un kur vienmēr būs arī tad, kad notiek tādas lietas, kur būs tiešām tavā stūrītī, iet visam tam cauri ar tevi. Un esmu pateicīga par to, par cilvēkiem, kas tiešām man ir palīdzējuši līdz šim, jo tur, kur esmu nonākusi savā karjerā šobrīd, pēc tā sava cilvēku pulka, bez tās savas ciemata, kas man ir aiz muguras, es nebūtu tas, varbūt tā karjera man nebūtu tā basketbolists nebūtu tāda, kāds esmu šodien. Klausies, skatīju, pirms tiem pāriem nopietnākajiem tiem krakliem, līdz tam TTT visbiežāk tu vilki kolibrī kraklu jaunībā? Jaunībā, jā. Jaunībā visbiežāk bija kolibrī krakls, un tu tevi tā kā vadīja bez mammas un tēta, Mudīte Zanderi Gultmani, tagad tur jūs ne tevi vienu no tagadējās izlases viņa tur palīdzējusi. Ja esam vairākas izlasē, ko Mudīte ir uzaudzinājusi, pie kuras esam spēlējuši. Tas arī ir tiešām tāds pozitīvs un patīkams moments, kad ir arī, man liekas, šobrīd komandā jaunāks meitenes, 7 gadus jaunāks par mani, kur ir izgājuši tieši tam visam posmam cauri, tieši ar Mudīti. Tas tāds, man liekas, mums visām kopēji, mēs to apzināmies. Mēs to apzināmies, un ir patīkami atgriezties arī kādreiz 47. vidusskolas zālē, kur kolibrī trenējās šobrīd, un vienkārši apsveicināties treneri. Apskatīt tās mazos rūķus, kas tur tagad skrien pa laukumu un apzināties. Daži ļoti laba. Tur aug, jā. Es tā ļoti ceru, jo, man liekas, treneris Mudīte arī ar sirdi un dvēseli dara savu darbu, un tik ilgus gadus, tiešām cepur nost. Ir tiešām gana liels spēlētājs, ko viņa ir izaudzinājis, un turpina audzināt. Klau, tu teici, ka varēji saprast, ka es diezgan analizēju, kas notika. Es atkal atgriežos pie tā nelaimīgā vakara, un diezgan daudz es tā kā arī sapratusi par sevi. Kas ir tas, ko tu esi? Kas bija tev bija kāds pārsteigums sevī, ko šis laiks atnesa, kur tu teici, wow, izrādās tāda arī ir Kitija? Laba, slikta? Drīzāk vienkārši tā dzīve, ka basketbols nav dzīve. Ir tomēr citas lietas. Ir draugi, ir kaut vai tā pati atvērt acis, vajadzēja uz to, ka arī citi sporta veidi man skolā izrādās. 3 gadus dzīvoju un gandrīz uz nevienu citu sporta notikumu neaizgāju. Līdz brīdim, kad tu sadraudzies ar citiem sportiem, saprati, viņi tiešām tam pašam iet cauri, tiem pašiem sūdiem iet cauri, kam tu ej. Mēs tādā noslēgtā burbulī, man sanāca tos 3 gadus dzīvot, ka, diemžēl tā bija. Un tad arī sāc apstāv arī iet sports, un varbūt tie sports arī tavā klasē ir. Un mācās tieši to pašu. Izrādās, viņiem tā rutīna arī nav nekāds baigais rožu lauks. Tas drīzāk es drīzāk izbaudīju to, ka es esmu tajā koledžā, kuras esmu nonākusi, jo tajā brīdī tiešām bija viss tāds rutīna darbs ar tiem, īpaši, ka sezona sākās. Tik daudz ceļo, daudz skolu kavēju, jānoķer tev, jākomunicē profesoriem, tur tā un šitā, viss ir tādā tiešām rutīnā, un es tikai apkārt savām komandas biedrenēm. Beidzot, man izgāja tā kā ārā no savas basketbola zāles un sapratu, ka ir arī vēl daudz kas cits, ko var izbaudīt tajā. Ko tu visvairāk? Tur ar Dienvidfloridas universitāti ar dažādiem sporta veidiem nodarbojas. Tad, kad tu izgāji no savas basketbolas, kas tev tur vislabāk patiks? Tenis? Man tieši tā, viss, kas ir ārā, lai varu sauļoties. Tenis, softbols, beisbols, futbols. Tādas vienkārši ārā no kondicioniera. Klau, tu teici, ka esi salīdzinoši nesen pārvarējis sevi, tikusi tam pāri pilnībā, emocionāli tam, kas toreiz notika. Tagad tu esi Stambulā. Mēs esam nonākuši, izgājuši mazliet cauri pilsētām un tikuši līdz Stambulai. 1+1 gadu līgums, vai ne? Eirolīgas čempioni. Šķiet, ka tev bija vēl tā kā spēkā ar Boloņu vēl 1 gadu līgums, un viņi tā kā izpirka, un tev tik traki gribēja, lai tu tur esi. Kāds ir tas stāsts, kā tu tur vispār nonāci? Jo tas ir baigais dream teams šobrīd. Ja tā godīgi, tas ir baigais dream teams. Man liekas, Fenerbahčes cilvēkiem, kas ir apkārt to sportu, liekas jautājums gluži neizraisa. Tā ir top komanda un ir bijusi top komanda, top organizācija, un to arī uz savas ādas ir patīkami, ir zināt, ka tas ir cits līmenis, gan arī, protams, skatīties tiem spēlētājiem, kas mums ir komandā, un tā vēlme man vēl joprojām ir kaut ko iemācīties. Tādēļ es esmu priecīga par to, kur esmu nonākusi, jo katru dienu sejas treniņus var kaut ko iemācīties.
Un es varu saprast, kā top līmeņa spēlētājs rūpējas par sevi. Kā viņš gatavojas treniņiem, kā viņš negatavojas treniņiem. Ir arī daudz atklāsmes brīži. Bet tā pieredze ir interesanti vienkārši uz doto brīdi, kad Turcijas līga laikam varbūt ir viena no top līgām, un šis klubs ir tas top klubs. Man vienmēr vēlējas nokļūt tādā līmenī un būt un pierādīt sev un, tā teikt, pauošināt gaisu, vai es piedaru pie tā, vai es tur iedaros. Jā. Nav tūtam, ka sapņu komanda. Nu, ir tūtam. Arī organizatoriskā līmenī, jo mēs redzam, sportiski tur ir uzvārds, savākts vienkārši viss, kas var būt. Bet arī tā kā tu jūties kā organizācijas līmenī, ka viss, tu jūties tā kā apčubināt kā nekur citur? Nekā nekur citur, jā. Varbūt ir kaut kas lielāks un labāks. Tas pats Jekaterinburga varbūt bija lielāka, labāka, bet to es savā dzīvē nepieredzēšu. Tad, domāju, šobrīd pa Fenerbahču nav nekas tāds. Jo vienmēr, kad visas problēmas tiek vienmēr atrisināts. Ļoti īsa laika posmā, viss tiek atrisināts, viss ir nodrošināts. Dzīvošanas, ēšanas, transporti, vispārējais. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Kiti Meisman, Koljē, Makbraida, Hovarda. Ir kāda, ko tu teikt, kas tur vai visas viena līmeņa, vai kāda tur spilgtāk mirdz, spilgtāk tev parāda, vai kā trenēties, vai kā netrenēties? Es tā nevaru. Man jāatgriežas tajā komandā, es nevaru runāt par viņām sliktu. Nē, labu, tur ir. Jūs skaidrs, par labo, ir vilšanās un ir... Ir vilšanās un ir tāds, kāpēc man vajag vairāk? Bet tas, man liekas, ir vienkārši arī individuāli, kā katrs redz to savu sagatavošanos, kā ir labāk, kas strādā. Tas jau arī, man liekas, ir tas balans atrast, cik daudz vajag, cik daudz nevajag un ko vajag. Bet, ja man jānosauc viens vārds, tad, man liekas, top spēlētāji augstākā līmeņa un labākā Eiropas, iespējams, pasaules spēlētāji ir Meisman. Redzēt, kā viņi spēlē, cik pareizus lēmumus viņi pieņem. Ir, mums ir tas talants, tas skills tajā komandā tiešām augstā līmenī, bet viņi ir, man liekas, tiešām tā spēlētāji, kur pieņem pareizos. Viņi neforsēs. Es nesaku, visiem ir kļūdas, visiem viss notiek, bet tādā globālā līmenī tas, kā viņa spēlē basketbolu, tas ir vienkārši baudu skatīties. Un būt vienā komandā ar viņu ir tiešām fantastiski. Jo viņa gan runā aizsardzībā, tu vienmēr zinās, kas tev kā aizsargam ir jādara. Tu uzbrukumā zinās, ka viņa neforsēs, ka viņai tā bumba būs rokā, viņai nebūs metiens, viņa pados viņu tālāk, pieliks tev pick and roll un viss tā kā mēģinās kaut kādā gultnē ieiet. Un viņa būs tas iemesls, kādēļ tas viss turpina kustēties, ka tā bumba kaut kur neapstājās, piemēram, uzbrukumā. Un tiešām tā laikam ir tā spēlētāja, kuru augstākā līmeņa spēlētāja, kuras esmu jebkad spēlējis. Par to vispār nav jautājumu, ka tas Fenerbahčes aicinājums, kā tu pat izstāstīji, ir Fenerbahčes aicinājums. Bet vai tev bija jāpierod psiholoģiski no pagājušās sezonas 32 minūtēm Eirolīgā uz 13? Vai tas kaut kā atšķirīgāk psiholoģiski? Tu zini iemeslu, kāpēc tas tā ir, jo šī ir sapņu komanda, bet vai tev bija jāpierod pašai no 32 uz 13? Dienas beigās man parakstīja citu treneru. Mums nomainījās treneru dienu pirms sākās. Es biju Rīgas lidostā, lidojums uz Stambulu, augusta vidusbeigas. Datumus nepateikšu, un man bija komandas biedri uzraksta, kas jums ar treneru notiek? Kas notiek? Nekas nenotiek. Viss baigi forši, esmu lidostā. Tūlīt pievienojos komandai, tūlīt sākām pirmssezonu. Un tad tas tāds likā izdomāties, varbūt taču viņi zina kaut ko vairāk, ko es nezinu. Es uzrakstu aģentei un jautāju, kas notiek treneris? Tu jau zini. Kāpēc var teikt, tu zini? Un jā, viņi arī izskaidroja situāciju, ka bijusī treneri, ko izcīnīja Eirolīgas titulu, pamet uz klubu. Iemesls nezināms, personīgs, vienalga. Līdz ar to viņi meklē jaunu treneru. Un pēkšņi ir pilnīgi jaunā situācijā. Un esmu pilnīgi citā situācijā. Un, man liekas, tajā brīdī es sēžu tajā lidostā, dzeru savu kafiju. Es reāli smējos. Es skaļi viena pati smējos.
Jo gadu iepriekš dodoties uz Boloņu, parakstīja man viens treneris, augsta līmeņa treneris, spāņu speciālists, spāņu izlases galvenais treneris, kurš arī ieradās uz 2 dienām, aizbrauca mājās, un mēs esam atkal pie Sasistas ilas meklējot jaunu treneri, kurš, mans viedoklis personīgais, kurš galīgi nebija gatavs tam, ka mēs bijām kā komanda gatavi. Un man tas viss likās ļoti amizanti, kad tas notiek man 2. gadu pēc kārtas ar mani. Lai nav 3 lietas, labas lietas, paliekam pie 2. Man to 3. kaut kas labs iznāks. Vēl no treneris, bet Eirolīgā ir 5-0. Tā skaitā tā vidējā, Saragosā +3, bet pārējās spēles ir vienkārši noslaucītas. Turcijā 9-0. Es saprotu, ka ir 44 uzvaras sērija, laikam ir klubam šobrīd, ieskaitot iepriekšējos visus gadus. Acīm redzot, šeit treneris nespēja neko sabojāt vai netikt līdzi spēlētājām, bet nav tā, ka kaut kā garlaicīgi nav cīņas, nav spēles, vienkārši aizēja. Es domāju, ka lielākā daļa treniņi ir daudz sīvāki, agresīvāki, vairāk visu šo pāris salauzta deguna komandā. Tas viss ir, treneri ir smagāki nekā tās spēles. Loģiski ir komandas, kurām mēs mocīsimies, ir komandas sezonligāri. Bet tas pirmais iespējas, kā mēs spēlējam un kā tas viss izskatās un kāds ir tās prasības. Jo, viens ir ambīcijas, otrs ir tiešām spiediens, kad ir jāuzvar, tā kā nav 2 varianti. To redzēt, to pieredzēt ir forši par tām minūtēm. Es cenšos darīt to, ko es varu izdarīt. Loģiski viens ir trenēties, smagi strādāt, parādīt un pierādīt sevi. Man ar to pilnīgi nekāda problēma nav. Visu dzīvi to esmu darījis. Diemžēl neviens man uz paplātīts visi nav pienesis līdz ar to. Paldies Dievam. Varbūt labi, ka nav pienesis. Tā. Es zinu, kā tas ir, kad nekas nav viegli nācis, ka visam ir ar smagu darbu un tiešām ar piepūli viss ir nācis. Tā kā tas man neizbrīna. Tam es biju gatava, zinot, kur es dodos. Tas, ka es vēl joprojām nesaprotu īsti iemeslu, kādēļ varbūt vēl kādas 5 minūtes man netiek iebirdinātas, to es nezinu. Treneris runājas loģiski, komunikācija viss ir kārtībā, nekāda problēma. Ne man nav, ne viņai nav. Cenšos kaut kā drīzāk sev motivēt, ka Labs gaidīšana. Tā ir Fenerbahče, bet tas ir mans līmenis. Es tur iedaros, tur piedaros. Un, es to apzinos, domāju, arī mans komandas biedrs to apzinās. Tādēļ... Kitī, par tavu līmeni. Viena no pasaules labāk, noliekam pie malas, viena no, skaidrs, ka iedaries. Ar to metienu nav daudz spēlētājs, kam labāks. No tā arī atkarīgs. Trenerim ir jāzina, ko kas spēlētājs var izdarīt. Ja varbūt tos mans metienus šajā komandā nevajag, tad citā vajadzēs. Bet tas nenozīmē, ka es tagad padošos un viss sviedīšu plinti krūmos. Es palīdzēju, tas nevar, bet Oklahoma Cityjā vienā vīriešu komandā viens ar diezgan labu metienu, tīro snipers, viņam nav pat 13 minūtes. Vārdā Dāvis, uzvārdā Bērtāns. Jā, tev ir skaidrs par tavām minūtēm, kā viņas veidojās šobrīd, kas tev ir jāizdara vai kurai kas nav jāizdara, lai tu tiktu? 0 skaidrības. Tas, laikam, ir tas, kas, daudz jautājumu zīmes rada manā ikdienā, bet es cenšos būt. Es esmu runājusi, vienreiz runājis ar treneru, ar asistentiem, ko man darīt labāk. Ne jau tas viss negatīvi, kāpēc es nespēlēju. Es neesmu tas cilvēks, tas spēlētājs, kas ies visu, es nespēlēju, viss ir slikti. Bet uz ko man strādāt? Uz ko man fokusēties? Kas ir tas, ko no manis sagaida? Kāda ir mana loma? Ko tu saki? To es noklusēšu, tas man nepalīdz. Klausies, tas, kas tev palīdz, tev ilgi jau ir ļoti labs metiens. Cik ir mainījusies rutīna, ko tu treniņos dari pie savu metienu? Vai tur pamainās, pietiekami daudz treneri ir bijuši un tā tālāk? Rutīna? Jā. Vairāk minūtes spēlē, mazāk paliek laika un enerģijas treniņiem. Spēlē mazāk minūtes, vairāk jātrenējās. Tas atrast to balansu. Bet tur tie vingrinājumi apmēram pie metiena tieši daudz maz tas pats, vai ne? Daudz maz tas pats. Ja krīt iekšā, nav jau ko mainīt. Jā, laikam jau.
Cik tur ir no dabas dots, cik tur ir no kaut kāda speciāla mērķiecīga darba rezultāts, kaut kāda metodika? Nu, jūs kā eksperti par man to varbūt pastāstīt. Tu labāk zini. Nē, nu, es domāju, ka noteikti kaut kas ir no dabas dots. Nu, nevar būt, ka tēvs ar saviem 20 metrīnīšus ir brālis skatoties arī tīri. Ok, sanāk, domāju, ka kaut kas jau ir no dabas dots. Varbūt tas kaut kāds tačs ir dots, bet, nu, laikam, kā jau teicu, viegli nekas nav dzīvē nācis. Daudz darbs ir ielikts visā tajā, ko es daru. Lai nokļūtu tur, kur es vēlos vēl nokļūt, un tas arī gana daudz arī strādāju to. Kā cilvēks parasti interesē, visi zina, ka Stefs Karijs tur iemet 105 pēc kārtas, 3 punktnieks, un tad kaut kāds rekords ir 209 laikam nofilmētais, un mēs zinām, tur Uvel Helmans ir, ar ko mēs sacenties, tur metuši pa 90 no 100, un kurš tur zaudēs ar 8-8, tev ir kaut kādi, nu, savi cipari. Tajā spēlē, jā, bērnībā es iemetu tik vai tik pēc kārtas man ir iekrituši spēlē, vai nu, kaut kāds cipars, ko tu sev tā kā... Spēlē tur var atrast koledžā, man liekas, cik? 10, 11 pēc kārtas. 11 vienā spēlē, ja nekļūdos. Jā, bet... Nav slikts cipars. Tīri ok. Es domāju, tīri ok. Ne visiem tā laikam ir sanācis. Bet nav 12. Protams. Tādēļ es neiešu 12. Laikam Stamblā arī nebūs. Nē, būs. Treneris sapratīs, treneris pamainīs visu kārtību. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Vēl par tiem, par klubu. Klubs ir tas pats, ar kuru Artūrs Žagars noslēdz, ņemot vērā, ka tu tur biji pirms, un tu tur esi tā kā organizācijā. Kā tu dzirdēji šo situāciju? Kas tev prasīja? Kas tur ar to čali? Kāds tev par, nu, tu izjūti viņu kā krusteniskā tāpatās ir problēma? Skaidrs, ka spēlēja Viļņās, bet, nu... Nu, nē, sievietes ir sieviešu komanda atsevišķi no vīriešu komandas. Viss stāvs, viss pārējais ir pilnīgi atsevišķi. Arī tie, kas ir mūsu bosi, nav gluži viņa bosi. Loģiski prezidents ir viens, kam viss pieder, bet visi tie apakšējie cilvēki, tie katrai komandai ir savi. Mēs, man liekas, aizēja kaut kādā baumu līmenī, ka ar viņu vēlās parakstīt Fenerbahču. Un komandas menedžerim jautāja, kas notiekās? Viņš neko nezināja, bet viņš teica, ka ok, līdz rītdienai es visu uzzināšu. Uzzināju. Nāca man pretī uz zāli, ejot nākamajā dienā. Jā, mēs šito čali parakstīsim. Un visi tie mēdīju mārketinga cilvēki arī ir, viņi pārstāvja, viņi dalās gan ar abām komandām strādā. Viņi arī ļoti pozitīvi atsaucās gan par Artūru, par viņu ierašanos, ka viņam bija tā vizīte un visas pārbaudas, pirms viņš parakstīja. Satikusi neesmu vēl, bet ceru, ka sanāks aiziet pusdienās vakariņās un mēs pačalot par dzīvi Stambulā un tāpat vien. Piedzīvotiem līdzīgām situācijām basketbolā. Tieši tā, ceru, ka tas izdosies, bet šobrīd neesmu viņu redzējusi. Bet tā kopumā sajūta, nu, zinot organizāciju, zinot jau tos cilvēkus, ok, jums atšķirīgas vadības, bet ka, nu, ir labās rokās. Artūrs nonāca tieši šajā dzīves situācijā, kādā viņš ir šobrīd, ir par viņu parūpēsies. Noteikti, kad organizācijā līmenī nodrošināt ar medicīnas arī bija patīkami pārsteigt, kādā līmenī visus tos medicīniskos gan testus viņi veica, gan tiešām pārbaudīja visu, ko viņi varēja pārbaudīt. Man tā vēl nebija bijis manā karjerā. Tas ļoti primitīvi un vienkārši notika, piemēram, Itālijā salīdzinoši. Un redzot, kā tas Stambulā viss bija, viņš noteikti ir labās rokās. Kitī izlase lēnām iešu, loģiski lēnām, ja tu debitēji 17 gados, tad pirmais Eiropas čempionāts bija dažas minūtes, otrajā arī mazliet vairāk spēlēt. Tad tas trešais čempionāts Čehijā laikam tāds tavējais, kur tu komandas pamats sastāvs ar minūtēm, ar uzdevumiem, metieniem, iemestiem punktiem. Tā bija, ka tas trešais tāds. Pieļauju, ja jautās, kurš arī līdz šim ir visizdevušākais personīgi un komandas. Jā. Kopējā vērtējumā tas arī bija tas Prāgā notikušais čempionāts, kad arī kvalificējamies pasaules kausam. Tas laikam tas līmenis, kur mums kopēji jātiek ir, lai kaut kam lielākam kvalificētos, kaut ko lielāku sasniegt. Cerības bija arī pirms šīs vasaras.
Diemžēl izbija baigi ātri. No malas skaidrs, ka pretiniecis, bet tik un tā no malas divas dažādas, man sajūta, es atbildu tikai par divas dažādas komandas pret Spāniju. Viss izdodas. Tā ir tā Spānija, pret ko mēs spēlējām, kur baigās cerības neiedevām. Un tad Grieķija un Melnkalne. Nav tā, ka sajūta. Skaidrs, ka tās pašas jūs un tā tālāk. Nē, pilnībā piekrīt. Divas dažādas spēles, divas dažādas basketbola, divas dažādas komandas, ko mēs, tas līmenis, kur mēs uzlicām vienas nakts laikā, un ko mēs nespējām pat tuvu noturēt. Nu, tā ir milzīga vilšanās kā spēlētāji. To mērķi, ko mēs tur gājām, un tā pēcgarša bija riebīga. Un katram aiziet pastīties spogulī, ko tu varēji darīt labāk, bet dienas beigās tas jau bija komandas spēle, kas pilnīgi un galīgi aizgāja. Es atceros, mēs uzvarējām Spāniju, mēs baigi visu uz urrā, ieejam, salikt rokas. Pirmais, ko es saku, tur visi bļaustās, visi priecājas. Šis neko nenozīmēs, ja mēs rītdien un parīt to nevaram izdarīt. Es atceros, man ir bilde, kur vienkārši man mute vaļā un pārgriezts acis. Un tas ir tas, ko es saku. Kad šis vakars neko nenozīmēs. Un meitenes vēl smējās, kāda muļķīga bilde. Man liekas, muļķīga situācijā mēs paši aizpeldējām. Bet dienas beigās tā ir pagātne. Neko tur mēs nevaram darīt. Varam skatīties nākotnē. Cerams, nekad nenokļūt tādā pašā situācijā, jo man tas ļoti nepatīkami bija. Es centos izanalizēt, ko es varēju darīt labāk. Kā komanda mēs nesagājām kopā un to neizanalizējām, bet domāju, ka šobrīd varbūt tas pozitīvais tas, ka mēs esam jaunā situācijā, ka mēs to visu slikto atstājam pagātnē un ka mēs cerams, ka tiešām celt uz tās kaut kā ir jābūvē, uz kaut ko ir jāsāk, jo mēs neesam baigi augstu uzlikuši, lai mēs varētu kaut ko noturēt. Mums jāturpina būvēt. Bet ir skaidrs, tu teici, pasties spogulī. Lai būtu nākotne, ir tomēr jāanalizē pagātne un jāsaprot, uz kurām saknēm gadījās paklupt, lai otrais to degunu nesalaustu. Arī pirms Eiropas čempionāta, piemēram, tu intervijā teici, ka tu pēc pasaules kausa iepriekšējā, kļūdas ir izanalizētas. Mēs zinām, kā ir tad, kad nav labi, un mēs vairs zinām, ka mēs to nepieļausim. Šajā čempionātā mums ir jābūt uz piedestāla. Tas Latvijas sportistiem pietiekami drosmīga atziņa. Mēs tā parasti nemēdzam runāt. Tu vari just, ka tev tomēr ir mazliet plašākā pieredze, un tomēr pirmā spēle parādīja, ka jūs varat, un kur? Ja jūs vienā naktī tur uzlecāt, kas notiek vienā naktī, lai nokristu? Tas ir fiziski tas nevar būt vienā naktī, tas ir kaut kas psiholoģiski, emocionāli. Nepateikšu. Laikam bija tik daudz lielas problēmas, kuras mēs neatrisinājām pirms mēs aizbraucām uz turieni. Acīm redzot, kaut kas nogājis, nevar pateikt, kas tas bija. Es nevaru vainot cilvēks, nevaru vainot kaut ko, bet mēs kā kopīgi komandu nespējam tikt no tā, ko mēs savārījām ārā. Mēs zaudējām Grieķijai. Mums jau vēl pēdējā spēle, pēdējā cerība, kas ir pilnīgi viss bija mūsu rokās, ko mēs arī neizmantojām. Bet tajā pat laikā tā ir pagātne. Kitī, tas, ko Ingmārs jautāja, drusku citādāk. Man atkal acīm redzam bija, tas nebija kā kura māk bumbu iemest grozā, piespēlēt, nobloķēt. Tas bija galvās. Pēc tā, kā jūs parādījāt, kā jūs mākat fiziski, skaidrs, ka tas bija galvās komandas, nevis tikai meitiņu. Tas bija galvās jebkādās. Jo kā jūs mākat fiziskās darbības, jūs parādījāt pirmajā vakarā pret Spāniju. Tādēļ tā vilšanās bija tik milzīga. Ja mēs visi trīs būtu zaudējuši, viss slikti. Mēs neko nemākam, bet mēs uzvarām top komandu, un tad mēs nespējam noturēt vai pat līdzīgu līmeni. Tam nevajadzēja notikt. Arī pat pēc tā otrā zaudējuma vēl bija 8 stundas, kad bija jāgaida. Es negribu iztēloties, kas notika tajās 8 stundās. Ko tas nozīmē? Kas notika tajās 8 stundās, jo, lai cerība mirst pēdējā, bet, cerība muļķa mierinājums. Muguras smadzenes teica, ka... Takš nē, reāli domājot, takš nē. Kā tu vispār pieņem šāda situācijas zaudējums? Ir dažādi sportisti, dažādi cilvēki. Cits pārdzīvo, neguļ, cits
pēc 5 minūtēm jau ir nākamajā treniņā ar galvu. Nu, kur tu esi, kur no tām personām? Diemžēl to galvu laikam līdz galam arī neesmu sakārtojis arī sev un daudz ko uzņemos atbildību sevi. Citi redzēs to kā labu lietu, ka es spēju to atbildību paņemt uz sevi. Citi to redzēs kā sliktu lietu, kad es sev vienkārši noroku nekurienē. To vidusceļus neesmu atradusi vēl, bet bija liela daļa no tās žultas krita uz spēlētāju galvām, kas bija ļoti nepatīkami, nezinu, no mēdījiem, no cilvēkiem, no vienkārši skatītājiem, atbalstītājiem. Cilvēkiem, kas vienkārši arī skatās un mīl basketbolu un mīl sieviešu basketbolu. Bet tāds notiek sportā, ar to ir jābūt gatavam. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Mēs vispār Latvijā par maz mīlot ar žurnālistiem, par maz mīlot sieviešu basketbolu. Kas to teica? Daudzi. Es laikam piekritīšu. Daudziem. Es arī, ka meitas jaunas basketbolistas tēvs arī var pateikt. Nu, tur mēs neaug jaunā varbūt tur superzvaigzne, bet arī. Bet nav jau doma audzināt superzvaigznes. Es piekrītu. Jā. Ir vienkārši interesē jābūt. Es arī varu teikt. Arī kā tēvs es varu teikt, ka mēs tā skaitā ar Ingmāru tiešām esam ļoti priecīgi, ka tā nav tikai frāze, ka tu atnāc pie mums. Es apmēram zinu, kad tu ielido, cik tev tas laiks ir šeit. Es esmu tiešām priecīgs, jo tas arī tā skaitā uzņemoties to žurnālistu atbildību ļoti labi, ka tu atnāc un stāst, un ka mēs rādām meitenes, sievietes, kas ļoti labi spēlē basketbolu. Paldies, ka uzaicinājāt, ka dodat man to platformu arī, jo tik, cik mums dod tās iespējas, mēs tad dienas beigās mēs gribam, lai tās jaunās basketbolas mīl to spēli. Vai no viņām izveidosies tās izlases basketbolists, es arī ceru. Es ceru, ka būs nākamā maiņa, kad uzpeldēs kādu superzvaigzne, bet tas sports vienkārši dod tik daudz vienkārši rakstura, izaudzēšu, pieaugšanai, jebkām. Un, ja tu redzi, jo vairāk tu redzēsi kaut kādus sev līdzīgus cilvēkus, sev līdzīgas sievietes, meitenes, nezinu, televīzijā, mēdījos, jebkur, mēs dzīvojam mēdīju pasaulē. Jo vairāk tu redzēsi, jo vairāk tu varēsi saprast, ka tas var būt. Tu par to vari kļūt, tu vari par to sapņot. Un, ja man arī personīgi izdosies kādu iedvesmot, aiziet to vēl vienu treniņu, nenogulēt to treniņu, aiziet pie tās pašas treneris Mudīts, kura par mani runās. Un viņa meitenes ieklausīsies. Ļoti normālā veidā. Tas ir pilnīgi skaidrs. Es tur iztenu skaidrs, ka kolibrī meitene zina ne tikai tevi redz un skatās. Tas jau iedvesmo. Un tur ir Mudītei tās jau manas pieminētās nākamās labās meitenes. Tā kā jau es iedvesmojos. Par to arī man ir prieks. Jā. Tev bija kāds, kas iedvesmo? Tu augi laikā, kad vēl tas tomēr informatīvā telpa bija bišķiņ cita, sociālā tīkla nebija tik ļoti attīstīta, teiksim tā, uz ko tu skaties? Uz Latvijas Pekinas sieviešu izlases skatījos. Nenokavēju spēli, sēdēju pie vecmāmiņas divānā pēc skolas un skatījos, vai tās bija tās meitenes, kurām es skatījos, ar kurām es vēlējos spēlēt pie izlases, pie kuras arī sapņoju kādreiz nokļūt. Un tas viss arī sākās ļoti primitīvām domām ar to, cik tu redzi, tik arī tu vari sasniegt. Protams, arī vēlāk jau pavērās tev vairāk iespējas ar visiem YouTube'iem un tā tālāk, un redzēt arī pasaules līmeņa zvaigznes, bet tāpat Anita Jākapsone un Žogot, labākā Latvijas basketbolista. Neapšaubām. Nē, es vienkārši runāju par Latviju. Viņi bija top līmeņa pasaules spēlētāji. Tādēļ tas arī bija tas, ko es skatījos. Un, ja es kādreiz kādam varu kļūt par ko tādu kādai citai meitenei, es zinu to sajūtu. Es zinu, kā tas ir. Un es zinu, kā tas ir arī uzspēlēt ar Anitu. Un cik viņai ir cik sportiski viņai vienkārši gribējās uzvarēt. Un tas cits līmenis satver arī manu tajā brīdī, manā vecumā, ja tas atver man pilnīgi citu apziņu, pilnīgi citu kaut kādu pasauli. Cik ļoti ir jāgribās uzvarēt parasto metienu konkursiņā, parasto metienu sacensībā. Cik ļoti tev jāgribās. Tāds darbs gribēt uzvarēt. Protams, tāds darbs, bet tas ir treniņš.
Tas ir treniņš. Treniņš. Es tā sievietes vai vīrieši, es tā nemācētu nosaukt lielos sportistus, kuri, varbūt negribu, vienalga. Jaunais sākums ir labs pārbaudījums Francijas izlase. Jaunajam tam ciklam, kur var būt nākamās kādi pasaules kausi iespējas uz tās lielākās skatuves. Mēģinam neapdedzināt rokas. Es, zinu kā, komentēju daudz, man cilvēki jautā pirms tā Eiropas čempionāta, kāda ir mērķi. Es nezināju, mēs skaļi nerunājam. Es atļaujos skaļi runāt. Jo man personīgi ir pašaugstākie. Kāda bija komandas mērķi? Tas paliks arī. Pieklājīgi to pateicis. Tu Amerikā nevari nerunāt. Tu Amerikā tie 4 gadi, nezinu, cik tu to izjūti. Tu nevari ienākt, es te varu būt vēl lietiņu, es paskatījos, tad kaut ko pametīs, varbūt iekatīs, varbūt nē. Tur tu ej. Tev katrs vajadzētu būt, cik es zinu, arī tavā komandā. Viņa varbūt pat neizdodas. Viņai. Un tāpat viņa ies un teiks, ka viņa darīs to. Tas viens ir Amerikas. Jā. Un tad ir Latvijas. Pazemīgais Latvijas. Un atrast to kaut kādu viduspunktu. Balansu, līdzsvaru. Tas ir. To es vēl joprojām mācos, bet pamazām tā kā spēju laikam atrast. Par nākamo spēli, liela spēle. Nebūs viegli. Nebūsim mājās. Varbūt kāds fans atbrauks. Es to ceru. Varbūt ne. Kas to lai zina. Bet dienas beigās mēs gatavojamies, lai uzvarētu spēli. Galā kvalifikācijas cikls. Jāaiziet. Tur tagad politiskie konflikti ir drusku izjaukuši, kad ar ko un kā spēlējām. Soli pa solim. Tieši tā, soli pa solim. Daudz sagatavošanās cikls ļoti īs bijis. Labāko basketbolu mēs neparādīsim. Viss būs galviņā. Viss būs, kā mēs kā komanda spēsim visam nofokusēties. Bet FIBA rangi kā viss skaidrs tur. Francija, kur tur laikam 7. vai 9. Latvija 29. Izraela 49. un Īrija, 80. Principā viss ir salikts jau pirms turnīra, ne? Vai... Neesmu redzējis tādu rangu. Es varu savēju uzzīmēt rangu. Nē, man nav rangu. Man iet un ar bailēm spēlēt, jo tā ir Francija, jo tur ir baigie vārdi vai tur ir baigi kaut kas labāks nekā mums. Mēs tā nevaram. Mēs tā arī nedarīsim. Pietiekoši daudz profesionāls basketbolists ir komandā, kas ir gājušas dažādām situācijām cauri un arī kopīgi kā komanda, kā izlases esam gājuši visam cauri. Un jāiet un jāizdara vienkārši labāko sirdsapziņu. Jo tas, cik mēs būsim sagatavojuši, tik mēs būsim. Nāksies uzticēties treneriem, nāksies. Tas tam visiem nāksies. Ja mēs kaut ko gribam sasniegt, kaut ko nāksies mums visiem kopā to darīt. Nevis meitenēm, nevis tur ar treneriem ar savu taktiku, bet visiem kopā tas būs jāizdara. Un es ļoti ceru, ka tas viss izdosies, bet tas cikls pēc posms, kvalifikācijas ļoti garš. Jebkas var notikt. Mēs nezinām, kad mēs spēlēsim nākamo spēli vienu no valsts vienībām. Un es ceru, ka mēs viņu spēlēsim februārī. Bet ir ļoti daudz nezināmā. Tādēļ jāizbauda vienkārši tas basketbols, tā bauda uz to Latvijas izlases krēklu. Tā vēl joprojām ir kaut kas neatņemams. Nāksies uzticēties trenerim. Treneris jauns, vecais, bet jauns. Kā ir mainījies bez jums 2 gadus padzīvojot? Grūti saprast. 2 dienas viņas pastrādājis tagad, ko es varu daudz pateikt. Kā es teicu, Latvijas mirdzums lielāks, mazāk. Tas to laikam nekad nav bijusi problēma. Nē, to nav. Bet tā kopumā sajūta šobrīd. Kopumā viss ir pozitīvi. Var redzēt, ka treneru korpus ir gatavojuši šim posmam. Daudz informācijas, daudz strādājumu uz to informāciju, kam viņi ir gatavojušies, lai sagatavotu mūs. Līdz ar to man nav nekāda problēma. Mums ir jāiet un jāstrādā. Tiešām tā uzticība būs tas galvenais stūrakmens. Jā, es jau pieminēju Izraelu, tā neziņa mazliet, par to, ka pēkšņi viena no komandām, kuriem mums būtu normālā situācijā jāspēlē, pēkšņi vairs nevar paspēlēt. Valstī, kurā jūs tikko spēlējat Eiropas čempionātu, nav iespējams aizbraukt, jo tur slepko cilvēkus. Tā neziņa par to, kā vispār tagad attīstīsies šis turnīrs, ar ko jūs spēlēsiet, kā kur kvalificēsies. Tas nav tāds šobrīd faktors, kas kaut ko ietekmē. Vai jums ir Francijas spēle un jūs tur plašāk beigi šobrīd nezīmējat nekādas līnijas? Ko var uzzīmēt plašāk? Ir tik daudz nezināmā, un, kā jau teicu, tiešām jāiet dienu pa dienai. Tik liels sūdi notiek pasaulē šobrīd. Lielāki par basketbolu, lielāki par mums. Un
Es personīgi ļoti ceru, ka miers virs pasaules kādā brīdī pienāks, jo, kā cilvēkam vienkārši šis ir arī smags posms, smagi saprast par to, kas notiek pasaulē. Kitī, drusku solīt atpakaļ. Eiropā pie tām lietām, kas ir atšķirīgas no Amerikas, viena no tām ir tavs, kur tu uzspēlē NCAA playoff, jeb izslēgšanas turnīrs. Eiropā tie ir favorīti, tiem jāuzvar un tā tālāk. Tur ne vīrieši, ne arī sieviešu turnīrā nebrīnās, ka izsētais zaudē. Tur tu iemācies, tur nav, manuprāt, neeksistē. Tur tu tai gatavojies katrai spēlē, tur tikai pēc tam saraksti, kuri tur 64. jebkura ir uzvarējusi, ir reģionālais princips, tur krīt tie favorīti nepārtraukti. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Tieši tā. Viss ir iespējams, tas ir sports. Tas ir sieviešu basketbols dienas beigās. Sieviešu basketbols. Tas ir sieviešu basketbols. Daudz, kas neparedzams notiek. Mēs par izlasu runājam, tu par sapņiem parunāji, par Anetu, par visu iepriekš, par iedvesmošanu. Šovasar Latvijas izlases dēļ, tu, nezinu, vai tā var teikt, no viena sapņa atteicies, bet pieņēma lēmumu tomēr pārtraukt, atteikt, neizpildīt esošo līgumu un atlikt uz vēlāku laiku. Cik tas kaut kādos brīžos kaut kādas šaubas radīja, vai mīlas, vai pārdomas pirms vai pēc, vai tas bija ļoti skaidrs? Protams, ka pārdomas un kaut kas vienmēr pārdomā savus lēmumus, vai pieņem pareizo. Pareiz lēmums ir vienkārši pieņemtais lēmums un sekas ar to. Bet lēmums bija 100% mans. Sapratu, cik gara man sezona ir izvērtusies, kad tā braukšana uz Ameriku, uz izlasi, uz čempionātu, apakaļ uz Ameriku, uz nākamo sezonu, ka tas būtu bijis nedaudz par daudz. Pēc tās sezonas, kādu es aizvadīju, man bija lieli sapņi. Vēlā vasarā ar izlasi. Man bija lieli mērķi. Nenožēloju tos. Neizdevās. Kitī, šis bija līgums ar Dallas Wings. Tev arī ar draftējušo komandu Seattle Storm arī bija noslēgts līgums. Tas jau sen ir. Sen ir kaut kur aizpeldējis. Tas sapnis paliek spēlēt sieviešu NBA. Ar to Seattle aizbraucu apošanai gaisu. Bija tur līdz pēdējai dienai, tieši pirms spēles mani atšuva. To gaisu apošanai. Es sapratu, kā tur tas notiek, kāda ir tā atšķirība starp Eirolīgu un NBA. Vēl, protams, ka tajā līgā es arī varu spēlēt, pilnīgi mierīgi, bet jāatrod tas pareizais laiks, tas taimings tiešām ir jābūt tam īstajam. Placings arī iespējams. Placings noteikti. Uz beņķa aizbraukt tā kā kaut kur pasēdēt, tādēļ, ka tas ir NBA un uzrakstu. Es nezinu, vienkārši esmu atzīmējusies. Tas nav mans mērķis. Kaut ko arī tur, kādu skādi izdarīt un savu vārdu tur tā kā paskandināt, tas ir mans mērķis. Vai tas izdosies? Domāju, ka nākotnē, jā. Pārāk tālu neesmu nekad plānojis, bet tas varbūt vienkārši ir atlikts uz neilgu laiku. Jo šobrīd atšķirība vairs nav, vai es tur būtu 27 gados, 26 debitēju, varbūt 32 es tur uzspēlēju, jo tavu karjeru tomēr es veidoju Eiropā un Eirolīgā. Un šis ir tas basketbols, kurš vēlos spēlēt, šī ir tā mana darba vieta, šeit ir tā mana alga, un tur ir aizbraukt uzspēlēt. Tādēļ, ka es varu, tādēļ, ka es gribu, un tādēļ, ka man tāda iespēja. Un tas, laikam, diemžēl tā realitāte, ko man nācās šogad laikā saprast. Protams, pēc koledžas tas likās, ka viss paradīze, viss sapņu vārti ir vaļā, un tas būtu varbūt citādāk izvērties, bet daudz cilvēku man to teica, ka tev būs karjera Eiropā. Man tāds, nē, es varu visu, es darīšu visu, bet laikam dažreiz man vairāk jāieklausās cilvēkos, kas varbūt zina, pa ko viņi runā. Klausos, tur neslikti spēlēja hokeju viens mūsu arī valsts iedzīvotājs, tāds Helmuts Baldets. Es nezinu, cik viņam līdzīgi, kur viņš cerēja NHL Nacionālajā hokeja līgā uzspēlēt.
tur atlikās, neatlikās. Viņam arī izdevās 37 gados. Viņš jau treneris gan Japānā, gan Latvijā. Tā kā, basketbolā visi tie gadi vēl ir ļoti maziņi, tur visu dzīvi priekšā. Es domāju, ka pareizajā laikā. Viss notiks pareizajā laikā. Īstajā laikā, īstajā vietā. Jo es saprotu, Dālas tā kā mazliet papētīju un sapratu, ka tu šogad tur drīzāk uzspēlēt nekā spēlēt, vai ne? Ja godīgi bija jauni treneri, kur vēlējās mani, bet NBA cits bišķiņu basketbols, citu domu gājiens. Tu pasakoji līdzi tam turnīram? Es pasakoju visam līdzi, bet viss ir ļoti citādāk, pie kā esmu pieradusi. Un tam arī ir vienkārši jābūt gatavam ar kaut kādu tiešām nežēlību iet un maukt. Vai tas nav līdzīgāks koledžai? Tur, kad tā skriešana, tā paša deva laukumā, ka tur viss tās 40 minūtes var koledžā skriet, skriet. Tur arī. Treneris vainīgs, kad daudz lika man skriet un daudz man spēlēja koledžā. Pateicoties viņam, arī kaut kādas jaunas iespējas man radās. Un viens ir iespējas, otrs ir vienkārši tā kaut kāda pārliecība par saviem spēkiem, ko es varu izdarīt, ka es neesmu. Man nav jāstāv stūrī un jāgaida mans metiens, ka es varu izdarīt pilnīgi visu. Tur es izdarīju pilnīgi visu uz maksimumu. Sanāca, nesanāca, bet mēs gan daudz sasniedzām kā komandu un uzvarējām gan daudz. Līdz ar to tas, kā viņš redzēja mani, tas, kā viņš redzēja to komandu un to visu spēli, strādāja. Un tas pats arī tagad visās komandās. Diemžēl daudz kas ir treneru rokās, lai kā viņi nespēlē to basketbolu. Viņi nav uz laukuma, mēs spēlētājs uz to laukumu. Bet tā viņa filozofija ir svarīga. Kitī, mēs turam, es gan par tevi, gan par sieviešu izlasi. Protams, ka īkšķi. Vai grib vai negrib, viens tas mazs salīdzinājums ir ar Latvijas vīriešu basketbolu izlasi. Tur ir daudz maz tie paši spēlētāji. Tur atnāca cits treneris un tā kā nezinu, kur pacēla drusku citā līmenī. Paši basketbolisti mēs esam prasījuši, nav tā, ka uzreiz atzīst, nav runa par to, kas bija iepriekšējie treneri, bet tas taču acīm redzam, ka tur, ko Luka Banka izdarīja ar šo komandu un atsevišķiem spēlētājiem, turklāt gan arī katru spēlētāju, arī tev, ka tas skaists, ka tas treneris, arī savs treneris jāsagaida. Bez tā grūti. Klusēšana, piekrišana. Jā, klusēšana, piekrišana. Es pieņemu arī noslēdzot par WNBA, droši vien, kad arī tur ir tas racionālais apsvērums arī pietiekami liels, jo droši vien, ka ir tā, ka tur pa 4 mēnešiem tu varētu saņemt plus mīnus tikpat, cik Eiropā pa mēnesi. Es negadu, bez plus mīnus, vai ne? Līdz ar to tas... Varbūt tik traki vairs nav, tā bija. Jā. Ir arī tur algas paceltas. Un nav tā, ka es pa sviestmaizi tur ir braukt un spēlētu, bet salīdzinoši tādēļ es saku, labi vien ir, ka man karjera izvērtusies Eiropā. Protams, tur pat vairāk mēs esam runājuši par tiem atalgojumiem, kā Ingmārs prasīja, tur tas princips. Iepriekšējo gadu superlielās WNBA zvaigznes brauca uz, tā skaitā, Jekaterinburgām, Spānijām, Turcijām. Viņus... Viņus atklāti ir teikuši, ka tur ir WNBA un te viņas brauc, te viņām maksā algas dienu. Jā, tā kā tur jau... Ko tas sanāk? Salikt tev 3 komponentus kopā. Stambulā tu esi, tur atliek trenerim saprast, kuras ir īstās spēlētājas, jo izstāst, ka tur tituli varētu būt, vai ne? Tādā ziņā varētu sezona būt veiksmīga, galvenais tagad tik laukumā. Latvijas izlase sākus jaunu ceļu ar jaunu treneri. Tur arī ir ko darīt pēc pagājušās vasaras, tā teikt, motivācijas ziņā un citos jautājumos. WNBA, 2 lietas ir bijušas, 2 reizes ir bijušas, 3. Kā pie latviešiem, ne? Tieši tā. Tad, lai visas 3 piepildās tuvākajā laikā, ja ne šajā sezonā viss tā uzreiz, tad gal galā Eiropas čempionāts vēl nav šogad un pat nav nākamā. Tā kā, tuvāko gadu laikā, lai viss tev saliekās, bija tiešām forši, ka tu atnāc parunājies. Man ļoti patika, Jāni, kā tev? Paldies. Vairāk sievietītes varbūt šeit aicināt. Jā, mēs cenšamies, un jāziņā mēs negrēkojam. Jā. Ceru, ka jums arī patika pa basketbolu parunāties. Mums patīk, es ceru, ka jums patīk arī klausīties. Par ko mēs runāsim pēc nedēļas, nezinu, bet noteikti runāsim, tā kā tiksimies nākamnedēļ. Visu labu!
Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu.